Apisēji. Apisēji parasti mēģina iestāstīt, ka tak nav nekāda vaina viņu morāli apšaubāmajām, izjautājumajām darbībām, ar kurām viņi pelna naudu. Tie nevēlās atzīt, ka ir atmetuši daudzas cilvēciskas normas, jo godīgā veidā sevi nodrošināt tiem prasītu piepūlēšanos. Vai nu fizisku, vai nu ar prātu, kurai tiem ir par slinku, lai to darītu. Kā piemēru es varētu minēt, pieņemsim, meiteni, kas iet uz randiņiem, lai nopelnītu. Jā. Nu kāda tur pelnīšanos puišu vientulības epidēmiju? Par ko tu runā vispār? Es vienkārši tikai sniedzu pakalpojumu, ka puisis var pasapņot uz stundu, ka viņš jebkad varētu būt dzīvē kopā ar tik seksīgu meiteni kā mani. Pie tam, paskaties tak Instagram, man pie bildēm ir tik daudz sirsniņu, un daudzi puiši visu laiku raksta, ka esmu seksīgākā meitene pasaulē. Pie tam, karalienes visu laiku ir pelnījušas, ka viņas lutina. Jā, kaut kā tā var redzēt, ka meitene savā domāšanā ir tā sapūderējusies, ka viņai pilnīgi vienalga uz kādām sekām var aizvest viņas rīcība. Jo viņa redz vien tiesības uz nopelnīšanu un nekādu atbildību vai pienākumus pret puišiem, ar kuriem viņa ir iesaistīta.